Sveiciens garajās māju brīvdienās. Šodien ir pirmdiena, bet ir brīvdiena Latvijā, un rīt sāksies atkal darba nedēļa. Bet es tāpēc gribētu šodien iedot tādu mazo iedvesmu nākamajai garajai darba nedēļai un parunāt nedaudz par sapulcēm un par to daudzumu. Tad ļoti bieži es dzirdu, un mēs visi zinām, ka mums ir ļoti bieži daudz sapulces. Viņas ir tā kā pa daudz, traucē, nevar sakoncentrēties, nevar neko izdarīt, atkal jāiet uz sapulces, sapulces nevisai veiksmīgs, efektīvs, produktīvs un tā tālāk. Un te es gribu atklāt maz noslēpumu. Kāpēc tā notiek? Ļoti vienkārši. Daudz sapulces mums ir tāpēc, ka mēs viņas visas akceptējam, vai mēs uz viņām ejam. Un te es gribētu teikt, ka katrs sapulce sāks ar uzaicinājumu. Un uzaicinājums ir arī noraidāms. Tāpēc palīdzēsim sev paši un noraidīsim sapulces, uz kurām mēs varam neiet. Piemēram, es parasti noraidu sapulces, kurās nav aprakstīts tās mērķis, iemesls, gaidāmais iznākums un tā tālāk. Es izvēlos, uz kurām iet un uz kurām ne, atkarībā no maniem mērķiem. Jo beigās man jau jāplāno pašam savs laiks. Es esmu atbildīgs par savu produktivitāti pats. Nu, lūk tā. Tātad, pamēģināsim atrisināt problēmu ar daudzām sapulcēm, vienkārši uz viņām neejot. Un ejot tikai uz tām, kuras ir labi noformētas, labi sagatavotas un kuru uzaicinājumi ir tādi, ka uz viņām gribas aiziet. Labi, lai veids, tiekamies citos video.